Labs rīts, brāļi un māsas Jēzu Kristu. Priecājos būt šajā rīta stundā kopā ar jums. Lai Dievs bagātīgi svētī katru no jums, iepriecinīju šajā rītā. Un jā, es ticu, šis būs atkal brīnišķīgs rīts kopā ar katru no jums. Un lai Dievs pieskarās, lai Dievs svētī, lai Dievs aizskar katru cilvēku šajā rīta stundā ar savu brīnišķīgo garu, svēto garu, kas ir mūsu vidū un kas darbojas starp mums. Jēzus Kristus no Nācerets, dzīvā Dieva dēls, Dieva jērs. Un jā, šajā rītā mēs lasīsim Lūkas evaņģēliju, bet pirms tam aizlūksim Dievu. Lai Dievs vada šo raidījumu. Šo raidījumu mēs atdodam Dieva. Mēs šo raidījumu atdodam Dieva rokās, kā es to daru vienmēr. Es atdodu šo raidījumu dzīvā Dieva rokās. Lai viņš darbojās, lai viņš aizskar cilvēku sirdis, lai viņš aizskar cilvēku dzīves. Un priecājos, ka šis rīts atkal ir piesātnāts ar Dieva klātbūtni. Es ceru, ka jums šis brīvdienas bija brīnišķīgas, pavadījāt laiku Dieva tūmā, pavadījāt laiku ar to kungu. Un es zinu, ka tas ir vislabākais laiks. Vislabākais laiks ir būt kopā ar Jēzu Kristu no Nācerets, dzīvā Dieva dēla, mūsu pestītāju. Paldies Tev tiešām, Jēzu, par šo brīnišķīgo rītu un pateicos Tev, kungs Jēzu, kad šajā rīta stundā es varu būt kopā ar brāļiem un māsām Jēzu Kristu un ka šis ir brīnišķīgs rīts, šī brīnišķīga diena. Paldies Tev, Jēzu, kad arī šajā rītā es varēju sagatavot pārdomas. Un paldies Tev, Jēzus Kristu, ka tas, ko Tu esi ielicis manā sirdī, tas aizskar cilvēku sirdis, tas aizskar cilvēku dzīves, un cilvēki ir bagātīgi svētīti Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Jēzu. Un svētais gars vada šo raidījumu, un es atdodu visu Tavās brīnišķīgajās rokās. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Jā, šodien mums ir Lūkas evaņģēlijs, un man ir arī sagatavots arī domas un pārdomas. Un paldies Dievam par to, kad viņš dod gudrību, ka viņš dod atziņu, un kad es varu šajā rīta stundā savas brīnišķīgās atziņas, un kad es šajā rīta stundā varu dalīties ar jums. Un tas ir tik brīnišķīgi, tas ir tik jauki, kad, kā Bībelē teica, ka brāļi dzīvo vienprātībā, un kad arī mēs šajā rītā varam dzīvot vienprātībā, ka mums ir viens tēvs, ka mums ir viens Dievs, ka mums ir viens ilgu mēķis, ka mums ir viens Jēzus Kristus, ka mums ir viens svētais gars, ka mums ir viena kristība un cita Dieva nav. Amen. Un cita Dieva nav, kā Bībelē teica, Dievs saka, es pārlūkoju šo zemes virsu, un cita Dieva nav. Amen. Cita Dieva nav, tikai elki. Ir tikai dievi, aiz kuras slēpjās ļaunie gari. Bet ir tikai viens Dievs un viens ilgu mēģis, un tas ir mums debesu tēvs. Un šodien es sadalīju Lūkas evaņģēliju pirmo nodaļu divās daļās, jo viņa diezgan gara. Un tas ir Jāņa Kristītāja piedzimšanas stāsts, kā Jānis Kristītājs nāca šajā pasaulē, kā viņš tika ieņemts, kā tika Jēzus ieņemts no Jānavas Marijas, un ka viņa tapa grūti no svētā gara. Tā kā tas viss šorīt, un Ziemassvētku stāsts, Ziemassvētku mums tuvojās. Es zinu, kad arī te Anglijā jau runā par Ziemassvētkiem, un cilvēki jau gatavojās pie dāvanas uz Ziemassvētkiem. Bet vislielākā dāvana mūsu dzīvē ir Jēzus Kristus. Amen. Jēzus Kristus. Un jā, šajā rītā Lūkas evaņģēlijs, 1. nodaļa no 1. panta līdz 38. pantam. Tad Lūkas evaņģēlijs, 1. nodaļa no 1. panta līdz 38. pantam un lasām. Amen. Kā jau daudz sākuši aprakstīt lietas,
kas notikuši mūsu starpā, kā tās mūs atstāstījuši pirmie acu liecinieki un Dieva vārdi kalpi, tā arī es visam no sākuma izsakojis nolēmu tev, cienījamais Teofil, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīts zināms. Jūdejas ķēniņa Heroda laikā dzīvoja priesteris no Abija vienības Sahārija un viņa sieva no Āronas cilts vārdā Elzabete. Viņi abi bija taisni Dieva priekšā un staigāja nevainojami visos tā kunga baušļos un likumos. Tiem nebija neviena bērna, jo Elzabete bija neauglīga un abi bija jau labi gados. Bet notika, kad Sahārija pēc savas kārtas izpildīja priestera pienākums Dieva priekšā, un pēc priestera paražas viņam pienācās ieiet tā kunga namā un kvēpināt, bet visu ļaužu pulks ārā lūdza Dievu kvēpināmā stundā, un viņam tā kunga eņģelis parādījās, stāvēdams kvēpināmā altāra labajā pusē. Sahārija to redzēdams izbijās un bailes to pārņēma. Bet eņģelis viņu sacīja, nebīsties, Sahārija, jo tava lūkšana ir paklausīta, un tava sieva Elzabete dzemdēs dēlu, un tu viņu vārdu sauksi Jānis. Un tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu. Viņš būs liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gārs viņu piepildīs jau no mātes miesām. Un daudzus Izraēla bērnus viņš atgriezīs pie tā kunga viņu Dieva. Un viņš ies viņu priekšā Elijas garā un spēkā, piegriezdams tēvu sirds bērniem, neklausīgos vai nepaklausīgos taisno domām, sagatavotams tam kungam padevīgas ļaudis. Sahārija sacīja eņģelim, kā es to zināšu, jo es pats esmu vecs un mana sieva arī ir jau labi gados. Un eņģelis viņam atbildēja, es esmu Gabriels, kas stāv Dievu priekšā, un es esmu sūtīts runāt ar tevi un tev pasludināt šo prieka vēsti. Zini, tu tapsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kad šās lietas notiks. Tāpēc, ka tu neesi ticējis maniem vārdiem, bet savā laikā tie piepildīsies. Un ļaudis gaidīja Sahāriju un brīnījās, ka viņš kavējās Dieva namā. Un kad viņš iznāca, viņš nevarēja uz tiem runāt, un tie noprata, ka viņš Dieva namā bija redzējis parādīšanu, un viņš tiem meta roku un palika mēms. Un kad viņa kalpošanas laiks izbeidzās, viņš aizgāja uz mājām. Un pēc šīm dienām Elzabete, viņa sieva, tapa grūta un nerādījās ļaudīm 5 mēnešus sacīdams. To tas kungs man darīs, viņš šīs dienas izraudzīs, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā. Pēc 6. mēnesī eņģeli Gabrielu Dievs sūtīja uz Galileju pilsētu Nācereti. Pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienāca sacīja, esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņu valodu un domāja pie sevis, kas tas par sveicienu. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlstību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēs dēlu
un sauksi viņa vārdu Jēzus. Tas būs liels, un viņa sauks par visaugstākā dēlu. Un Dievs, tas kungs, tam dos viņa tēva Dāvida troni. Viņš valdīs par Jākaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, jo es vīra neapzinos. Bet eņģelis atbildēja un uz to sacīja, Svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc, ka tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Zini, Elizabete, tava radiniece savā vecumā arī ir grūta ar dēlu, un iet tagad 6. mēnesī tā, ko dēvē neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams. Bet Marija sacīja, redzi, es esmu tā kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Debes Tēvs, es pateicos, ka šajā rītā es atkal esmu sagatavojis pārdomas un soļus, kā spērt pretī, kungs, tev, un ka mēs vēlamies būt paklausīgi ļaudis, ka mēs vēlamies būt padevīgi ļaudis. Un es pateicos, Dievs, ka šodien tavu bērni, ka šodien sapulcējušies kopā internetā, lai lasītu Bībeli, lūgtu Dievu, ka mēs šodien varam teikt, mēs esam tā kunga kalpi, vai esmu tā kunga kalponi vai kalps, un lai notiek Dievs pēc tavu prāta manā dzīvē, un arī šo dienu, debesu Tēvs, mēs noliekam tavās rokās, tu esi mūsu gaisma, mūsu cerība, mūsu miers, mūsu prieks, mūsu spēks, jo tu esi mums devis spēku, ka mēs varam staigāt pār skarpiem, pār čūskām un pār katru ienaidnieka spēku. Amen. Mēs varam staigāt, un mums ir dota uzvara. Un Jēzus ir vakar, šodien, tas pats un mūžīgi. Lai slavēts Jēzus Kristus, lai slavēts debesu Tēvs, un tiešām, lai nāk svētais gars un pieskarās un dziedinā katru no jums šajā rītā, un lai šī diena ir piesātināta ar Dievu klātbūtni, ar Dievu mīlestību Jēzus Kristus vārdā. Un es, mīļie, šajā rītā tomēr palikšu pie jau tās ierastās metodas, teiksim tā, kad es sākumā pārdomas, un pēc tam tie soļi, kā mēs varam piepildīt to, ko izlasījām tad savā dzīvē. Mēs esam Lūkas evaņģēlijā, un es ticu, ka izējot cauri Lūkas evaņģēlijām, mēs atkal daudz ko sapratīsim mūsu dzīvēs, mēs piedzīvosim reāls izmaiņas dzīvā Dieva vārda spēkā, dzīvā Dieva vārda, to, ka mēs dzīvais Dieva vārds ienāk mūsu sirdīs, un tas izdara darbu to, kādēļ Dieva vārds ir sūtīts. Viņš izdara darbu pie tevis un manis. Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc, kad Dieva vārda, tas, kas sūtīja Dieva vārdu šeit uz zemes, ir dzīvs, viņš sēž tronī, viņš valda, un viņš piepilda to, ko viņš ir apsolījis mūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un pirmā doma, ko es redzu, tad pirmā doma Lūkas evaņģēlija vēstījuma mērķis. Tad Lūka paskaidro, kad raksti tiek rūpīgi, ka viņš raksta rūpīgi izpētīs vēstījumu. Tad viņš raksta patiesu vēstījumu, viņš to visu ir rūpīgi izpētījis, tad viņš pats ir acu liecinieks. Viņš pats ir acu liecinieks tam, kas notika, un ir brīnišķīgi, protams, bija dzīvot tajā laikā, kad Jēzus būt tajā visā atmosfērā, kad Jēzus staigāja šeit uz zemes, bet mēs jau šodien to visu baudām, un tiešām Lūka izskaidro, ka viņš rakstus rūpīgi izpētīja,
ka tas ir rūpīgi izpētīts vēstījums par Jēzus dzīvi, lai sniegtu ticamu liecību. Tad es redzu, ka tā ir ticama liecība Teofilam un lasītājiem. Tad to, ko mēs šodien lasīsim, tā ir patiesība un vēlreiz patiesība. Kā Bībelē rakstīts, atzīst patiesību, un patiesība tevi darīs brīvu. Un otrā galvenā doma, ko es šeit redzu, Jāņa Kristītāja piedzimšanas pasludināšana. Halleluja! Tad Cahārija un Elzabete abi bija taisnīgi cilvēki, viņi bija dievbīgi, bet bez bērniem. Un Elzabete bija neauglīga, un abi jau bija gados. Un eņģeļa Gabriela vēstījums Cahārijam. Tad eņģelis paziņo Cahārijam, ka viņa sievai piedzims dēls, kuru vārdu sauks Jānis, un viņš būs īpašs bērns, piepildīts ar svēto garu un sagatavos ceļu Mesijam. Halleluja! Un Cahārija mīļais šaubās. Cahārija šaubās par eņģeļa vēsti vecuma dēļ. Tādēļ viņš tiek padarīts mēms līdz Jāņa Kristītāja piedzimšanai. Bet Elzabete ir prieks. Elzabete kļūst grūta un slavē Dievu par to, ka Dievs ir noņēmis viņai kaunu. Halleluja! Trešā galvenā doma – Jēzus piedzimšanas pasludināšana Marijai. Tad eņģelis Gabriels apciemo Mariju. Dievs sūta eņģeli Gabrielu pie jaunavas Marijas, kas sadarināta ar Jāzepu un paziņo par Mesijas piedzimšanu. Gabriels paziņo, ka Marija ieņems un dzemdēs dēlu, kuru sauks Jēzus. Un viņš būs varens Dieva dēls. Viņam ir visa vara, viņam ir viss spēks, tāpēc, ka caur viņu viss ir radies, viņš ir Dievs, viņš ir Dieva dēls, viņš ir Dieva jērs, augstais priesteris Jēzus. Mēs viņu slavējam, un patiešām viņš ir mūsu dzīvē pašā centrā, un es ticu, ka tā ir tavā dzīvē. Un viņš valdīs, Jēzus valdīs par Jākabu namu mūžīgi. Amen. Es domāju, ka arī tu šajā rītā saki, Dievs, es gribu, lai tu valdi. Es gribu, lai tu valdi par manu namu, es gribu, lai tu valdi par maniem bērniem, es gribu, lai tu valdi par manu darbvietu, es gribu, lai tu valdi par manu baznīcu, par manu draudzi, lai kurp es eju, lai tava valstība ir mūsu vidū. Un Marijas jautājums Gabrielam, eņģelim Gabrielam, Marija jautā, kā tas iespējams, ja viņa nav dzīvojis kopā ar vīrieti. Un eņģelis skaidro, tad Gabriels skaidro, ka svētais gars nāks par viņu un Dieva spēks darīs to iespējamu. Tad Jēzus ieņemšana. Un Gabriels arī piemin Elzabetes brīnumaino grūtniecību kā zīmi, ka Dievam nekā nav neiespējams. Tad viņam viss ir iespējams. Un Marija piekrīt. Marija pazemīgi piekrīt Dieva gribai, sakot, lai notiek ar mani pēc tava vārda. Halleluja! Brīnišķīgi, ka tu šajā rītā var pateikt Dievs, lai notiek pēc tava vārda. Lai notiek pēc tava vārda. Un man ir vairāki soļi, 4 soļi, kā Dieva vārdu varam pielietot savā dzīvē, to, ko mēs šajā rītā izlasījām. Un pirmais solis ir uzticies Dieva plānam. Es domāju, katru rītu, gan arī prātis runāja par Dievu gribu, cik svarīgi ir pildīt Dievu gribu, cik svarīgi ir mums būt padevīgiem Dievu priekšā, cik svarīgi mums ir paklausīgiem būt Dievam. Un ir svarīgi piepildīt, lai tiešām lai Dieva gars atklājas tavā dzīvē, ka tu zini Dieva plāns vai dzīvē, ka tas kungs vēl vairāk un vairāk atklājas tavā dzīvē. Un
Pirmais tiešām ir uzticēšanās Dieva plānam. Tātad lūdz pēc ticības un uzticības Dieva plānam tavā dzīvē. Palīdz tiešām debesu Tēvs šim brīnišķīgajam cilvēkam, Dieva bērnam, šajā rīta stundā uzticēties tiešām Tev, Dievs, un lai viņam ir stipra ticība, ka viņš tic un uzticās Dieva plānam. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Tātad pirmais solis, kad Cahārija un Elizabete, kura gaidīja Dieva laiku, tad viņa droši vien lūdza pēc bērna. Varbūt pat viņa bija atmetuši šo cerību, kad kādreiz viņiem būs bērniņš. Jā, Cahārija un Elizabete gaidīja Dieva laiku. Arī tu vari uzticēties, ka Dievs strādā tavā dzīvē. Es ticu, ka tu uzticies Dievam, ka Dievs strādā tavā dzīvē. Ka Dievs strādā tavā dzīvē, pat ja atbildes nenāk uzreiz. Tad Elizabetes un Cahārija dzīvē atbildes neatnāca. Šī atbilde atnāca pašā vecumā, varbūt, ka viņi bija pilnībā atmetuši šo cerību. Es domāju, ka tā arī bija. Bet atbilde atnāca. Tad atbilde noteikti atnāks tavā dzīvē. Manā dzīvē ir bijuši tā, ka atbilde ir atnākusi varbūt pēc gada esmu lūdzu, jau aizmirst par to, ka es lūdzu. Un pēkšņi tas, ko es lūdzu, atnāk atbilde no Dieva. Tāpēc, atbildes atnāk un tāpēc uzticies, Dievs strādā tavā dzīvē. Amen, viņš strādā tavā dzīvē. Un atceries, ka Dievam nav neiespējama situācija, mīļie, tas ir pie tā paša pirmā soļa. Atceries, ka Dievam nav neiespējama situācija. Cahārija un Elizabete, viņi bija gados veci. Jā, viņi bija gados veci bez bērniem, bet Dievs deva viņiem dēlu. Dievs deva, mīļie, viņiem dēlu, un tāpēc arī tavā dzīvē Dievs var darīt brīnums. Un Dievs šajā dienā darīs tavā dzīvē brīnums, tāpēc, ka viņš to dara katru dienu. Amen. Viņš to dara katru dienu. Tad Cahārija bija jau gados veci bez bērniem, bet Dievs deva viņiem dēlu. Tāpēc arī tavā dzīvē Dievs darīs brīnumu. Aleluja! Noteikti. Tas tā notiks. Otrais solis, mīļie brāļi un māsas Kristū, ir Dieva apsolījuma un viņa aicinājums. Dieva apsolījuma un viņa aicinājums. Tad atceries, ka Dieva apsolījumi ir patiesi. Dieva apsolījumi, mīļie, ir patiesi. To, ko Dievs ir apsolījis, to viņš izpildīs. Atceries, ka Dieva apsolījumi ir patiesi. Dieva apsolījumi ir patiesi. Marijai tika solīts, ka viņas dēls būs Mesija. Iemācies uzticēties Dieva apsolījumiem. Es ticu, ka tu uzticies tam, ko Dievs ir apsolījis Bībelē, ka tu tam uzticies. Dievs pildīs apsolījumus. Dievs pildīs. Es gribu tev šajā rītā iedrošināt, brāl, māsa. Dievs, viņš pildīs apsolījumus tev, pat ja nevienmēr tu redzi tūlītējs rezultāts. Es zinu, kāpēc par to runāju, tāpēc, ka es zinu, ka cilvēki grib tagad, uzreiz, bet atnāks atbildi tavā dzīvē. Tāpēc uzticies, Dievs pildīs apsolījumus, pat ja tu neredzi tūlītējs rezultāts. Un esi atvērts Dieva aicinājumam. Esi atvērts Dieva aicinājumam. Dievs aicina arī mūs, pie tā paša otrā punkta, Dievs aicina arī mūs uz uzdevumiem, kas šķiet neiespējami. Es zinu, ka Andris Gardens šobrīd ir Pakistānā, savu meitiņu Emīliju. Viņi sludina evaņģēliju, viņi kalpo cilvēkiem, viņi kalpo bērniem, viņi baro nabagus, viņi pēdina. Ja? Un viņš redzēja šo vīziju, kā viņš sludina lieliem pūļiem.
Un viņš nevarēja to pat iedomāties. Un jā, Dievs viņu aicināja uz Pakistānu. Viņš tur kalpo. Tad Dievs, viņš var dot arī tavā dzīvē uzdevums, kas šķiet neiespējami. Bet Dievs to var piepildīt. Amen. Un esi atvērts tam, ka Dievs var vēlēties tev uzcēt īpašu misiju vai kalpošanu. Vai tu tam tici? Ka Dievs tev var uzticēt. Viņš var vēlēties to uzticēt tev īpašu misiju vai kalpošanu. Jēzus vārdā, Tēvs, Dievs, šis cilvēks, kas šajā rītā skatās šo pārraidi, Kungs, es tev lūdzu atklājies viņa dzīvē ar vien vairāk un vairāk, un es zinu, ka tu vēlies šim cilvēkam uzticēt īpašu misiju un īpašu kalpošanu, debes Tēvs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tas Kungs tev uzticēs. Un es noteikti tā arī būs tavā dzīvē. Trešais solis – pazemība un uzticēšanās Dievam. Pazemība un uzticēšanās Dievam. Tad pieņem Dieva gribu pazemībā, kā to darīja Marija. Pieņem Dieva gribu pazemībā, kā to darīja Marija. Tad viņa pieņēma eņģeļa vēsti ar ticību un paklausību, pat nesaprotot, kā tas viss notiks. Bet viņa to pieņēma. Viņa pieņēma eņģeļa vēsti ar ticību un paklausību. Arī ikdienā tu vari praktizēt pazemību, mīļais brāl un māsa Kristu. Tu vari praktizēt pazemību un uzticēties Dieva vadībai. Es ticu, ka tu šajā rītā uzticies Dieva vadībai, un kad esi pazemīgs viņa priekšā. Tiešām lūdz Dievam spēku un drosmi pieņemt Dieva gribu. Lūdz Dievam, es ticu, debes Tēvs, mēs lūdzam šajā rītā, lai mums ir drosme pieņemt Tavu gribu, ka mums ir spēks un drosme pieņemt Tavu gribu, Tēvs Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Tad Marija teica, lai notiek pēc Tava vārda. Lai notiek pēc Tava vārda. Lūdz, lai arī tu spētu pieņemt un izpildīt Dieva gribu. Lūdz Dievam, ka tu spēj pieņemt Dieva gribu un to izpildīt, pat ja tas nozīmē izaicinājumu tavā dzīvē. Ka tu to vari pieņemt. Halleluja! Kaut arī tas prasa izaicinājumu tavā dzīvē, bet ka tu pieņem Dieva gribu savā dzīvē. Un 4. solis, pats pēdējais, ko es vēlējos pateikt, lūgšana un saruna ar Dievu. Lūgšana un saruna ar Dievu. Izmanto šos pāntus, mīļie, kā iedvesmu savā lūgšanas dzīvē. Izmanto šos pāntus kā iedvesmu savā lūgšanas dzīvē. Lūdz Dievam pēc ticības, pēc pazemības un drosmes. Mīļie, lūdziet, lūdz, Kungs, dāvā man ticību, dāvā man pazemību manā dzīvē un drosmi, kas man drosmīgs pasludināt labo vēstu, kas man drosmīgs paklausīt Tev, kad esmu drosmīgs aizlūgt par cilvēkiem, kad tiešām esmu pazemīgs un ka esmu pilns ticības. Amen. Kad tiešām, ka es spēju uzticēties Dieva vadībai, ka tu spēji uzticēties Dieva vadībai un Dieva plānam tavā dzīvē. Un es došu šajā rītā tev tādu uzdevumu, pārdomā, kā Dievs darbojas tavā dzīvē. Pārdomā, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un kā tu vari atbildēt ar pateicību un uzticību Dievam. Pārdomā, kā Dievs atklāja manā dzīvē, ja tu neredzi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, tu lūdz tam kungam, lai viņš atver tavas acis, un tu vari tiešām darboties Dieva drūvā un lūdz Dievam tiešām, lai tu ieraugi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un kā tu viņam var atbildēt ar pateicību un uzticību. Amen. Amen, mīļie. Es aizlūkšu par jums, es svētīšu jūs. Es aizlūkšu vēl par to, ko mēs šajā rītā lasījām, par šiem 4 soļiem. Svētīšu jūs un tiksimies jau atkal rītā raidījumā Sirdsbalss, kur jau mēs lasīsim
Lūkas evaņģēlija 2. daļu, un tad jau tālāk jau 2. nodaļa. Tad Marija slavē un slavas un pateicības dziesmu, ja? Marija apciemo Elzabeti, un tad Marijas slavas un pateicības dziesmu, un Jāņa Kristītāja piedzimšana un Cahārijas pravietojums. To rīt jau mēs pārlasām un atkal pārdomājam tās galvenās domas un kā mēs to varam pielietot savā dzīvē. Aleluja! Debes Tēvs, es pateicos tiešām Tev par šo brīnišķīgo rītu. Es pateicos Tev, Kungs, ka Tu pieskaries katram brālim, māsai, Jēzu Kristu, ka Tu aizskar katra cilvēka sirdi, ka Tu aizskar katra cilvēka dzīvi šajā rīta stundā, ka Tev roka ir par katru Dievu bērnu, un es šajā rītā, debes Tēvs, es šajā rītā lūdzu tiešām, lai brāļiem un māsām, tam brīnišķīgiem cilvēkam, ko Tu esi radījis, viņš ir brīnišķīgi radīts, māc miesās, nāc šajā pasaulē, mēs visi esam brīnišķīgi radīti, mēs esam visi brīnišķīgi Dievu bērni, Dievu radīti, Dievu veidoti, māc miesās, nākšanī pasaulē, skaisti radīti. Katrs mēs esam ar savu talantu, katrs mēs esam ar savu dāvanu. Un es lūdzu Tev šajā rītā, Tēvs Dievs, pieskaries. Un lai tiešām katram ir ticība un uzticība Dieva plānam. Lai debes Tēvs ir tiešām uzticība un ticība Dieva plānam. Jēzus Kristus vārdā, kā Elzabete. Viņa gaidīja Dieva laiku kopā ar Cahāriju. Viņa gaidīja, un viņi saņēma savu atbildi no Tēva Dieva. Kaut varbūt Cahārija, viņš šaubījās, varbūt, bet tā notika. Bet, Kungs, viņi piedzīvoja šo brīnumu savā dzīvē, Tavu brīnumu. Un tiešām es lūdzos, Dievs, kad Dievs tiešām strādā, Tu, Kungs, strādā cilvēku dzīvē, Tu strādā šī cilvēka dzīvē, kas šajā brīdī skatās šo pārraidi, un atbildi atnāk. Es pateicos Tēvs, ka atbildi atnāk šie cilvēka dzīvē, un šī cilvēka dzīvē notiks brīnums. Ja arī mēs šajā brīdī neredz brālis un māsas atbildi, bet, Kungs, Tu atbildi, Tu svētī, paldies Tev, dārgais Jēzus. Es Tev no viss cits pateicos, ka debes Tēvs, ka dzīvais Dievs, Tu darīsi brīnumu šī cilvēka dzīvē. Paldies Tev, Jēzu. Un es lūdzos, debes Tēvs, ka tiešām, ka Dievu palīdz katram no mums tiešām apzināties, ka Dieva apsolījumi ir patiesi, ka tas, ko Dievs ir apsolījis Tēti debesīs, Tu to piepildīs šī cilvēka dzīvē. Tēvs, Dievs, Tu, kas sēdi tronī, Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, ka Tu piepildīs apsolījumus, ko Tu esi rakstījis Bībelē, ka tas vārds, Kungs, kas tur ir rakstīts, un ka mēs uzticamies, tas viss piepildīsies šī cilvēka dzīvē, kas skatās šo pārraidi Jēzus Kristus vārdā. Jo Tu, Kungs, Dievs solīs, Tu pildi to, ko Tu solīji, Tu pildīsi Tavus apsolījumus. Pat ja mēs, debes Tēvs, varbūt neredzam šajā brīdī to rezultātu. Paldies Tev, Jēzus! Paldies Tev, Jēzus! Paldies Tev, Jēzus! Kungs, varenais Dievs! Un tiešām es pateicos, Tu mūs aicini uz uzdevumiem, kas varbūt ir pilnīgi neiespējami, bet, Kungs, debes Tēvs, Tu vēlēs mums uzticēt īpašu misiju un kalpošanu. Debes Tēvs, šim cilvēkam, kas šajā brīdī skatās šo pārraidi, Tu uztici īpašu misiju un īpašu kalpošanu brālim un māsai Jēzu Kristu. Tēvs atklājies, Tēvs Dievs šī cilvēka dzīvē, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz Tēvs, ka mēs pieņemam Dieva gribu pazemībā, Jēzu, ka mēs pieņemam Dieva gribu pazemībā, ka mēs pieņemam Dieva gribu pazemībā, ka mēs uzticamies Dieva vadībai, ka mēs uzticamies Dieva vadībai, Jēzus Kristus vārdā, ka mēs tiešām praktizējam ikdienā pazemību un mēs uzticamies Tavai vadībai, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz Tēvs, mēs lūdzam šajā rītā, ka mēs varam pieņemt un izpildīt Tavu gribu, ka mēs varam pieņemt un izpildīt Tavu gribu. Jēzus Kristus vārdā.
pat, ja tas nozīmē izaicinājumu mūsu dzīvē, pat, ja tas nozīmē izaicinājums, bet ka mēs pieņemam Tavu gribu un Tavu plānu mūsu dzīvēs, Jēzus Kristus vārdā. Palīdz Tēvs, ka mūsu dzīvē ir lūkšana un saruna ar Dievu, ka Tavā dzīvē ir lūkšana un saruna ar Dievu. Tēvs, mēs lūdzam Dievs pēc ticības, pazemības un drosmes. Mēs lūdzam pēc ticības, pazemības un drosmes Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz debes Tēvs tiešām, ka mēs spējam Tev uzticēties Tavai vadībai un Tavam plānam mūsu dzīvēs. Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz debes Tēvs, ka mans mīļais brālis un māsa Kristu, mana brīnišķīgā ģimene, ka viņi pārdomā šajā rītā, šajā dienā, kā Dievs darbojās viņa dzīvē un kā viņi var atbildēt Dievam ar pateicību un uzticību. Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Un lai tas kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Halleluja! Dievu Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar Tevi vienmēr. Tas kungs, lai Tevi svētīdams svētī, lai viņš paplašina Tavas robežas, lai tā kunga roka ir ālež ar Tevi un lai viņš pasargā Tev no nelaimes, ka Tev nav jācieš sāpes. Un viss kopā šajā rītā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, mīļie brāļi un māsas Kristū, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Tiksimies atkal rītā raidījumā Sirds balss. Lasīsim Marka evaņģēlija 1. nodaļu, 2. daļu. Kā jau es teicu, Marija apciemo Elizabeti, Marija slavas un pateicības dziesma, Jāņa Kristītāja dzimšana, Cahārijas pravietojums. To visu jau mēs rītā pārdomājam, lai mums brīnišķīgi šī diena, lai Dievs bagātīgi svētī. Es ticu, kad jūs dzirdējāt mani labi, un ka tas bija brīnišķīgs laiks ar to kungu jums šajā rītā, ar mani, protams, bet Jēzus ir tas, kas mūs savieno visus kopā, un slavu Dievam par to, ka tas atkal bija brīnišķīgs rīts, lai mēs pārdomā Dievu vārdu, un tas bija iedrošinājums, ticu, tas bija iedrošinājums tavā dzīvē, un šodien arī tu pārdomāsi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē, un ka tu vari pateikties un uzsēties, un Dievam teikt, Dievs, lai notiek pēc tava vārda manā dzīvē. Esiet svētīti, tiksimies atkal rītā, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Esiet svētīti, lai Dieva miers jūsu namā.